Jēkabpils ieliņas ir atmiņu pilnas. Te aizritējusi Ilmāra bērnība. Te, Knaģu dzimtas mājās, vēl arvien sajūtamas vecvecāku un vecāku klātbūtnes pēdas. Es tagad dzimtas mājā un atceros gaišo bērnību savu. Mans vectēvs Dāvis Knaģis būvēja šo māju, bijis labs kurpnieks kādreiz pirms kara. Un viņam ir zeļi bijuši, un tad kāds radinieks, jeb tāls, jeb draugs, viņam iedevis naudu, lai viņš uz savu lietu iesāk. Ierīkoja te iebraucamo vietu. Un tur ir tā Jēkabpils atradās tādā krustpunktā, var teikt. Vieta ļoti laba bija, te bija tirgus laukums, un upe, kur piestājās plosti, un strūgas piestājās, un tā kā viņa vieta bija ienesīga. Un viņam bija teinīca, tas teinīca tas pats kroks vien bija, vai ne, bet viņam nebija tāds glauns kroks, bet bija tāda, furmaņa kroks, var teikt. Pretīm bija stāvēja uz laukumu vienmēr manā bērnībā. Tie ormaņi bija, vai ne, sēdēt, un plosti stāvēja Daugavāru. Mans vectēvs Dāvis Knaģis noslīka Krievijas vidienā ir tāda upe, Krasīvī meči, un viņš ļoti labs peldētājs bija, stāsta, ka viņš pāri Daugavai te peldējis vairākas reizes turp atpakaļ, bez apstāšanās, bet noslīka mazā upītē Krievijā. Ilmāra bērnības atmiņas cieši saistītas ar tēvu, Emīlu Knaģi, kurš Pirmā pasaules kara laikā dienējis latviešu strelniekos. Šajā laikā ceļš viņu aizveda uz Krievzemi, kur viņš satika savu nākamo sievu, Mariju Poļikovu. Latvijā viņa atgriezās 1921. gadā, jau kopā ar pirmdzimto meitu Helēnu, bet 1926. gadā piedzima dēls Ilmārs. Pēc kara beigām Emīls Knaģis strādājis Latvijas bankas Jēkabpils nodaļā. Aktīvi piedalījies Jēkabpils sabiedriskajā dzīvē. Bija viens no Sarkanā krusta Jēkabpils nodaļas dibinātājiem un aizsargu nodaļas dibinātājiem. Apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeņa zelta goda zīmi un aizsargu nopelnu krustu. Viņš ļoti daudz man deva, daudz staigājām, viņš mīlēja staigāt. Varbūt tā staigāšana bija manis dēļ arī. Un viņš stāstīja par tiem laikiem, par pazīstamiem. Viņiem bija daudz pazīstami. Mēs bieži viņš sikās ar saviem paziņām un runājās ar viņiem. Tad sākās skolā. Skola man bija tepat blakus, kur tagad ir tas grāmatveikals taismā. Atceros no skolas laikam, tādi jocīgi gadījumi ir. Man viena skolotāja iznāca mana tanti. Laikam tas bija 1. klasē varbūt jau, kad viņa mācīja dabas zinības. Un runāja, stāstīja par to, ka nevajag dzīvnieku smocīt vai ne, un tādas lietas. Un varbūt jūs gribiet, pasaka, bērniem saka, varbūt jūs bērni gribiet kaut ko pastāstīt no prakses, no piedzīvojuma saviem. Un tad viens tur stāstīja, ka kaut kāds tur puika ar ragatku, bija tāda ragatka saucā, tagad es neredzu bērniem tādas ragatkas. Un šāvis uz baložiem esot, tad atkal viens, otrs atkal stāstīja. Un tad viens lūdzu skolotāji stāstīja. Tur kaut kāds Janka paņēma mazo kaķēnu tādu un saspieda un teica, dirsno. Un jūs iedomājat tādu šoku, tas bija šoks vai tai Runavski jaukundzei, manai tantai. Par bērnību es atceros vēl Ziemassvētki, bija tādi. Tie Ziemassvētki, laikam, visi tie skaistākie svētki droši vien visiem bērniem ir. Bija liela egle, bija parasti, mums ir griesti, te bija vairāk par 3 metriem, bet vienmēr egli tāda liela, un no sākuma tad mani laid iekšā tad, kad tikai izpušķot tā egli bija,
tur māsa ar mammu pušķoja to egli. Manā bērnībā tā egli bija liela, jo es lielāks pats palika, jo tā egli palika mazāka. Un tagad jau tā egli tāda, redziet, un kā uzliek viņa pat, kā uzliek uz galda viņa pat, es skanu, spēlē, skanu. Un tā pagāja mana gaišā bērnība. Un tad parādījās ziemeļaustrumu pusē kāvi, ziemeļblāzma, un vecā māte teica, tas uz kariem. Vecās mātes draudīgais pareģojums izrādījās patiess. 1940. gada vasarā, izskanot pēdējiem dziesmu svētkiem Daugavpils stropu estrādē, Latvijā ienāca Krievu armija. Tobrīd neviens pat iedomāties nevarēja, ka tas bija sākums smagākajam laikam latviešu tautas vēsturē. Vēl bija ticība, vēl bija cerība. Tomēr ar katru mēnesi draudošās briesmas kļuva arvien jūtamākas. Mēs stāvējām te pie vidījā loga, ja nemaldos, un mēs ar māsu stāvējām, un tēvs mūs aiz muguras stāvēja, apķēra mūs tā ap pleciem, un mēs skatījāmies te pa to Brīvības ielu, gāja tā demonstrācija, viena no pirmajām laikam, ar sarkaniem karogiem, kaut kādi lozungi bija, un tādi sarkani ar baltiem burtiem, un kaut ko kliedza tur, un tad tēvs mūs apķēra tā ap pleciem un kaut kā pie sevis norūc. Un tas ar to ir cauri, ja tas ir beigas, ar tādu jēgu, kad tagad ir cauri, ka demonstrācija iet vai ne, un tad tā ir cauri. Bija okupācija vai ne, tāda lieta bija. Gaišā bezbeidīgā bērnība beidzās vienā naktī. Vēl uz tikšanos gaidīja vakardienas rotaļbiedri, taču jau ausa 1941. gada 14. jūnija rīts. Atskanēja durvju zvans un nepacietīga rīdināšana. Viņi bija 3. Tie, kam tēvs atvēra durvis. Mums bija dota stunda līdzņemamā sagatavošanai. Kad sviedām automašīnā steigā iepakotās mantas, virsnieks tajā iemet arī 2 slēpju pārus un grozu ar netīro veļu, sacīdams, ka Sibīrijā mums tie noderēšot. 15 gadu vecumā sākās Ilmāra pirmais ceļojums uz Sibīriju. Šeit mēs esam aiz Krustpils stacijas. Pie stacijas mēs nestāvējām, bet mūsu ešalons stāvēja netālu no stacijas, te rampa. Pagājuši jau 73 gadi, kad mūs atveda te ar automašīnām un izkrāva. Es eju tagad nolikt ziedas, tās rampas, kādreiz stāvēja mūsu vilciens. Krustpils stacijā mūs izšķīras tēvus, atšķīra turīt, viņa aizgājas, atceros, viņa pret sauli tā gāja, un es atceros, ka 3 tādi bija šie virsnieki, mans tēvs, viņa aizgāja visu tādā karavīra solī, taisnām mugurām, un aiz viņa tie 2 šķībecēni, tādi zaldātiņi ar durkļus šautenes bija, un šauteni bija tāda sagatavībā, un aiz viņiem tuntuļu. Un tad visi teica, jūs jau būsiet kopā visi, un tā mēs visi ticējām visu laiku. Visu laiku mums meloja, vai ne? Visu laiku meloja. Stāvēja šeit vilcienu sastāvs, un mēs bijām 70 cilvēki apmēram vagonā. Mazi bērni bija, vienai mammai bija kādi 3 mazi bērni. Iesēdināja vagonā bija liels 4 vagons, tas bija lielas durvis abās puses. Viena puse bija cieta vispār, tikai labā pa hodu, labā puse bija vaļā. 2 logi bija katram vagonam, kur bija noņemti. Tur bija dzels, tas bija nolaists, bet uzlikts bija
tās restis, tādas, nu tā kā šitik biezas, sapērs tik platas tādas. Nu, un tad bija tā, ka ieiet vagonā, tad pa abām pusēm bija lāvas, tādas kā cilvēki garumā, kā 2 metri apmēram. Un tad bija starpa, un tad bija pie tās sienas, pie galējām sienām vēl bija tās lāvas. Tā kā tiem, kas gulēja tur, vajadzēja līst, ko tur sevišķi līst, tur vienkārši uz to ateju vajadzēja līst turbūt, bet tā, citādi jau. Un tad tiem bija jālied cauri tur, ne, un tad es gulēju pašiem vagona beigās. Un ja tagad padomā, tad žausmas, tādas lietas, kā pat nebija tā Havaja, tā ateja iztaisīt vagonos, vai ne, lai gan brauca tur ne tikai sievietes, bet bērnu lielākie puisi, saka, 15, man jau bija 15 gadu, un meitenes gāja. Un tad mēs vienkārši caurums bija, vai ne, tāda silīti kaut kāda. Tad mēs paši iztaisījām tādas apkārām to vietu tādām, ar segām, ar galdautiem kaut kādiem, vai ne, lai varētu. Nu, tādas lietas notiek, tā kā to visu tādu grūti priekšā stādīties, kā tas varēja notikt. Un bija jau tādas lietas, kad nešs ienesa vagonos un vecs cilvēks un ceļā nomira un maza bērna nomira, bet mūsu vagonā gan mēs aizbraucām vismierīgi. Ēšana bija tā, kad, lielākā daļa bija no mājas līdzi, vai ne, un tie bija. Un tad bija maize deva, tas ļoti sālīta. Un pirmo reizi mēs ieraudzījām tos ķieģeļus tādus, tā kā armija. Teica, ka armijas maize tā ir ļoti sālīta. Un tad viņi sāka pēlēt mūs. Mēs diezgan ilgi, laikam, kādas pāris nedēļas mēs braucām. Tad sāka viņi pēlēt. Un tad mēs sviedām ārā, un es ļoti labi atceros to, kad mazi bērni tur skraidīja tādi. Un tad apstājās vienu laiku, mēs sviedām tiem bērniem tos kukuļus, tie bērni kāvās ar to pudeļu kukuļiem. Pus pelējuši viņi bija un tā rupaiz. Tā, ja mēs pārāk būtu jau, kā sacīt, badātāji, mēs vai paši varam tēt. Kādas vairākas reizes deva zupu, pašiem bija jāiet līdz, jā. Un mēs tad Daugavpils stacijā, laikam mēs gājām pēc ūdens, jo katrā stacijā toreiz bija kipetoku, saucamais, katrā stacijā. Tagad, laikam, nav laiks, jā. Tas bija, un tur mēs gājām ar tiem puikas, ar spaļiem, mums gāja vienmēr līdzi zaldāti 2 ar durkiem. Un, tad mēs runājam pēc tam, es nezinu, vai par to es domāju, vai ne, bet puikas jau pēc tam runāja, kad varēja aizbēgt, vai ne, Daugavpilī, bija tādi gadījumi, vai ne. Vēl kādā stacijā varētu aizbēgt. Bet visiem jāpalika tur mātes. Ko tad? Un vēl tāda, mums meloja, ka tēva būs tur jau gaida. Bez to aizveidīja, ka tēva būs tur. Ceļojums bija garš un nogurdinošs. Vagonā bija karsti. Trūka gaisa. Smirdēja. Ūdens tikko pietika dzeršanai, nemaz nerunājot par mazgāšanos. Medicīniskās palīdzības nebija nekādas. Dažreiz vilciens apstājās klajā laukā. Tādās reizēs visus palaida izlocīt kājas. Jau esot tālu aiz Latvijas robežas, pienāca ziņas par kara sākumu. Izsaidināja tādas atdadības stacijā. Tur bija ļoti daudz, cik tur mēs 100 000 bijām uz tās lielas laukums bija, mēs tur visi bija sēdēm. Labi, ka lietas nebija. Bet toreiz es pirmo reizi redzēju, kas tas kontinentā, ko es skolā mācījos, kontinentālais klimats. Kā tas saule nav vairs tūši, tā ir augsts jau ir, vai ne? Un kā tā saule, tad jau ir jau siltāks paliek uzreiz, vai ne? Uz mēnesi esot vēl trakāk.
Par mūsu sastāstīja briesmu lietas te vietējiem pa priekšu, vai kas fašisti atbrauks te un mūsu dēļ ir karš sācies un visi. Tā kā tas nav taisnība, kad tas ir, kā sacīt, vienmēr jau bieži tas ir, kad vēlumo uzdot par notikušo, vai ne? Kad esot tie mūsu ļoti labi uzņēmuši tie vieti, ja tas nav taisnība. Ceļojuma galamērķis bija Kuļičku sādža Krasnojārskas apgabalā. Tad braucot, te šausimies brīnīmies, kad tāda ceļa nebija kā tāda, bet bija vienā vietā iebrauks otrā, un tas ir tādēļ, ka kādreiz bija pirms liels tie dubļi, un tad rati līdz rumbām griezās tajā dubļos iekšā, un tad vienreiz brauca pa vienu ceļu, otrā, un tad tāda ceļa vispār nebija. Ceļš labā varēja braukt, tad nebija lietu, un tad, bet ja lietas uzdīta uzreiz dubļi, un mēs iebraucām uzreiz uz tādā kalnā, un tāda atvērās mūsu sāža mūsu priekšā. Un pirmā būda bija tāda ar skursteni vietā, spainis bija uzmaukts bez dibena, un viena kāds, tas logs bija aizbāzts ar kaut kādu, ar kādu maisu tur, ar kaut kādas. Un tā bija dažas tādas lielas mājas, un kādreiz bija tā Kuļiška, to stāstīja pēc tam. Kuļiška bijis ļoti tāds bagāts ciems, bet pēc tam, kad tā kolhoza, tā sistēma sākās, tad viņš, ja vecie tie saimnieki tikai izvesti uz ziemeļiem, un palikuši bija tādi, tie sarežģiņaki izsaucamies, vai ne, bet sāža bija liela vispār. Vienā laikā ar Ilmāru izsūtījumā Kuļičkos mitā arī jēkapiliete Rasma Uzāne, kura pusauģu gados turp tika izsūtīta kopā ar ģimeni. Mēs bijām viena tāda mājiņa bija, neteiksim, kad dikti, nevisai, tur jau lielas mājas nebija, bet tāda, kur viena istaba, liela istaba, un lāvas bija uztaisītas, kur gulēt. Un mēs diezgan daudz bijām tur, tajā vienā, jāsaka, mājiņā, istabā. Citi bija kaut kur citur. Kā kuram, kā saka, gadījās būt, bet Knaģis kundze ar Ilmāru bija arī turpat, kur mēs. Mēs sienu pļāvām. Pats pirmais darbs bija ar sirpiem, uzsnes plaukā pļāvām, ar sirpi. Pirmoreiz redzējām, kāds izskatās sirps, un paši arī strādājām. Un tur tādi lauku darbi, bet kolhozs bija ļoti, ļoti nabadzīgs. Jāsaka, deva laikam vai 500 katru gramu to maizi. Kas gāja darbā, kas negāja, tiem nedeva. Bērniem 400 laikam tur bija toreiz, cik atceros. Iztikšana jau slikta bija, bet pat cik bija kaut kas līdzi, tad gāja kaut kur mainīt. Mūsu sādžā bija ļoti nabadzīga, tur tikpat kā neko, jāsaka, nevarēja savainīt, bet kaut kur blakus sāžās kaut cik nebūtu, jāsaka, tur varēja kaut ko. Bez šaubām mammai zelta gradzens, laikam, vai 2 spaiņi kartupeļi vai kāvi. Jā, tādas tās, kā saka, cenas. Pārāks maz maksāja. Dzīve sādžā Ilmāram, tāpat kā citiem viņa vecuma pusauģiem, lika apgūt daudzas darba iemaņas. Iemācījos tur iejūgt to zirgu, un tie vietie puikas brauc, tāda kastes bija šis graudiem, tad brauc, kad tā kaste tukša, stāvēja kājās, es arī stāvēju kājās, ko ties glupāks par tev, un ar grožus tā metu, un ar indiāņu bļāvieniem reizi. Un tad mēs tukši aizbraucam tie kombainiem, tad kombainis ielaida to brezenta šļuteni, un tad momentā pilnmetā ar graudiem.
Nu, mēs atpakaļ, tad mēs braucam, sēdam tur priekšā. Bet braucot ar vaļajā, es stāvēju kājās, un man tā ķēve bija tāda, kas skrien uzreiz apstājas. Un šitā apstājās bems, un es ieniru starp zirga pakaļ un ratiem. Un kā šitā roka, bet brauc tieši caur kuļišķiem, pa sāģu. Un šitā kā roka man otrā pavisam izbižģījās, vai ne, un šausmīgas sāpes, vai ne, kaut kas noklikšķēs, un tā vēla vakarā kaut kā iedeva mātei zirgu, un mēs aizbraucām pie tās uz Sučiku, tādu sāģu, cik tur, nezinu, cik kilometru, 15, 20, un pušļotāja tāda, un viņai viena acis uz runšķiku, otra uz desmit, tā skatījās. Šausmīgi tādas šķielēšanas nekad dzīvē nebija redzējis. Tad viņa ielīda pagrabā, paņēma no turienes tādas speciālas sagatavotas jau bērzu tās staliek tādas sasietas. Un tad ievelka momentā, es teiktu, iebaļoties, ierāva viņu. Un tad mēs mēnesi tādu ugurķojus aizbrot, un tad viņi man noņēma tos un atlaist, un tad masēja druscīt, un tad, bet man tā roka visu laiku nav pilnīgi taista, vai ne? Bet man ir druscīt, var redzēt tādu kādu parastu daži grādi. Bet tas nav man traucējis nekad, nav traucējis man sportoties, lai es ar sportu spēju, tieši ar sportu nevis tā sporta dēļ nodarbojas, bet ar visu, ko es esmu nodarbojas. Ar svaru celšanu, ar slēpošanu, tā tikai priekš sevis, lai būtu vismaz vīriešu formā, lai būtu, ne jau tagad es zaudēju jau visu. Par spīti visam, cerība drīzumā atgriezties mājās nezuda. Ik pa laikam, ceļojot no sāģes uz sāģu, sanāca dzirdēt ko jaunu par pavērsieniem kara gaitā. Un tā staigāšana bija tāda labi tādēļ, kad mēs vienmēr kaut ko labu dzirdējam. Vienmēr mēs labu dzirdējam kaut ko. Kad drīz brauksim mājās, drīz beigsies karš, drīz mēs brauksim mājās, tāda lieta. Un tas bija ļoti labi, kad mēs, tāda lieta kā baznīcas tur nebija. Kādi bija bijuši, bet nopostīta, un, varbūt tādās reizēs ir jau labi, kad ir tā, ir kam ticēt, vai ne? Bet mēs ticējam savu nākotnē tomēr, ka mēs atgriezīsimies, un tas jau mūs uzturēja tomēr. Ja mēs būtu tā, tad jau mēs sen jau kapā. Tad aizbraucām uz ziemeļiem, tur atkal citā. Pirmos atceros bija, mēs braucām, kā 2000 kilometri no Krasnojarskas līdz Igarkai, un mēs arī tālāk vēl uz Igarkai. Jo tālāk mēs braucām, jo mazāki tie apdzīvotās vietas. No sākuma bija lielas sāčas, tad ir vien mazāk, dažreiz viena būda, 3 būdas stāvēja krastā. Un tad sāka cilvēks no tām baržām vienā vietā, tur 10 cilvēks izsēdāja, citā vietā 20. Turbūt. Mūs aizveda uz, pirmā tāda liela sāģa bija šitā Iģiseiska, tur bija cietums, un uz turieni ir vesti šaut no citā vietā, uz to Iģiseisku. Un tad bija Turhanska, arī tāda, agrāk tas bija Turhanski krai. Un tur bija tāda liela sāža. Un mūs aizveda tālāk, tad tur Turhanskā izsēdināja arī. Un arī izveda baržeņas pa pietekām. Visas pietekas lielās tek no labās puses Ieģisijā tek iekšā. Igarkā mūs iesēdināja mazā baržiņā. Un izved vēl kādu 100 kilometrus tālāk uz ziemeļiem. Tad mēs piestājām, augšā krastā stāvēja būda, tā Sopočka tā vieta saucās. Un būda tāda viena bez logiem, bez durvīm. Bēļus izkrānu tās baržas, un no tiem bēļiem mēs taisījām tad tās lāvas pēc gulēšanas. Un arī tos dēļus, dažas slogas aizdaglojām ar dēļiem, kur nebija. Un tad
pirmais, kas mums bija šausmīgi, bija odi un muškas. Pat to sākumu bija odi. Un tie odi, koda nežēlīgi, un viens pēc otra, un visi reizē, un mākoņi. Bet tad sākās drīz, bet laikam pēc pāris nedēļām sākās moškas, tie moskīti tādi. Varbūt tie paši moskīti tie ir, mazas mušiņas tādas, kurām vispār nav glābiņa. Pat ir tādi, mums uzreiz tie veikalā bija tīkli, kas bija tas melni tīkli. Un tos sapirkās, vai ne, un taisījām tos. Bija gatavi vērtēt tās kapuces ar tīkliem tādi. Nu, tad, jā, nu tas bija šau, Blaktis bija. Blaktis, tā māja bija no revolūcijas laikiem, bija stāvējis un tukša, un visi šitie bija augstumi, kas bija 50-70 grādu. Bet jau pirmā naktī sāka Blaktis līst no visiem pakšiem ārā, vai ne? Caurspīdīgs, pildīgi caurspīdīgs. Nu, tādi kā vilki. Kā vilki tās Blaktis bija mežonīgas. Un ko teikt, mēs nedarījām arī josmaļu, kad būtu nodedzinājumu to Blakšu dēļ. Un nu, pie tā jau pierast nevar vispār, vai ne? Un mēs visi sapām pār no tām moškām galvenais, vai ne? Un viņas ods iekoši vienkārši, vai ne? Bet tā moška izēda ar gabali, izkoši tādu gabali. Un tad vienīgais ir glābiņš karsts ūdens un nevis iepes. Pusceļā starp Sopočku un Plahinu atradās Kosa, galvenā zvejas vieta. Un tā zvejošana ir tā, jau tās ziemeļvējs tur bija pat augsts bija vasarā karsts, bet tas ziemeļvējs bija tik augsts, kad un lielie viļņi bija, un viļņi šķaksta apkārt, un esi slapš, vai ne, un augsts vējš, un no grūti visu to iedomāties, kā tas viss notika. Tagad pašam ir jocīgi, kā tas tiešām tā bija. Bet tad sākās augstums jau. Un ģērbt, nu, kas bija, mums jau neko nedēva tur. Kas bija, tas bija, ko ģērbt, vai ne, un nekādas fufaiks mums nebija. Kas bija no vājas līdz, kas viena bija vairāk, vai tas iedeva citam, vai ne, un tad, nu, tad beigās iedeva mums jau kādas fufaiks. Tīkli bija švaki, zivis bija lielas, zivis, kas izsit tos tīklus, mēs vienkārši tam tīklam tādu maķi nesauc, tas tīrs, un tur pilni zivis ir, vai ne, omuļi, kādreiz pilns ar tām zivīm, omuļi saucami, un arī tās vēdzeles. Tad mēs jau kritām ūdenī, ķērām tās vēdzeles, un tur jau kāds jo darba apmaks jau bija tādu uz ruloniem, jā. Kad, cik tu, ja tu noķers zivis, tad tu dabū tos rulonus. Ir tādi, par ruloniem sauc tādēļ, ka viņi bija tāda reliņa, tā kā, nu, tramvajos biļets kādreiz bija tādas rulīti. Un tāda, tur bija maize, tur bija milti, putrējumi, sviests un cukurs un tādas lietas viss. Kaut bija mirkšana augstā ūdenī, stindzinošs augstums, bezizējas izjūta, taču tajā apvidū nometināto atmiņā kā nāves sala, vien dažu kilometru attālumā vienmēr paliks Agapitova. Šajā vietā 1942. gada rudenī no baržām izsēdināja ap 5000 cilvēku, arī latviešu sievietes un bērnus, pavasari sagaidīja tikai nedaudzi. Ēda tos viltus, jēlus vai ne, un tad ir caurī, un tad sāka šitos sakrītas visādas, un dažas indīgas saknes, ziemā, purga bija, un viņas satinušies bija ar visām tādām lupatām kaut kādām, tā kā tie Napoleona zaldāti kādreiz 12. gadā. Var teikt, ka vadāti nomira, un ar caurēju nomira, un ar cinga tur bija arī, un cinga ir žausmīga lieta. Man vienmēr bijis, un mana māte ir bijis tāda dzīvot griba, vai ne, kad es gāju 100 kilometru ar slēpēm, vai ne, un nevienreiz neapsēdos. Tādēļ tā apsēsties, es zinu, ka tā ir nāve.
Tomēr nāves ēna nereizi vien draudīgi savilkās virs Ilmāra galvas. Es arī biju vairākas reizes tā bijis tuvu nāvei, teiksim, tuvu slikšanai. Bija vienreiz ielūzi ledu un tad es liela kārtas bija rokā, tāda gara kārta. Un tad pateicoties tai kārtī, es izlīdu un aizgāju līdz kādu kilometru bija jāiet līdz tai būdei, viss slapšs. Bet būdā bija atstāti iekuri jau krāsniņā. Dzelzs krāsniņi, bet katrā būdā bija vietējiem iedzīvotāji, ir tādi parašas un ir tādi taigas līkumi nerakstīti. Piemēram, kad aiziet no būdas, tad atstāja tomēr malku tur iekuri. Ja gadījumā kāds nejauši ienāk, tad viņš var iekurināt. Taču par spīti ikdienas cīņai par izdzīvošanu, jaunība arī Sibīrijas taigā bija jaunība, un sirds ilgojās romantikas. Es jau biju tajā labākā vecumā, laikam, tas patsmitnieks, man bija 16 gadi, kad es ziemļos nokļuvu. Jau 16, un es jau biju, ne pavisam bērns, vai ne, un varēju par sevi pastāvēt, vai ne. Bija sava romantika, varbūt arī kāda tajās gados tā tas ir, vai ne. Un bija, ar mūsu kopā bija meitene, tāda Dzida Svita, meitene, vai ne. Es jau nedomāju, ka tā bija sevišķi kaut kā ņemot vērā visu tādu mīlestību, bet, bija tāda pusbērnīgs mīlestība bija, vai ne, un tad tās jau var kāda loma spēlēja visai tajā manā dzīvē, tajā pirmajā gadā sevišķi. Lielāks agresors par tādu agresoru nav pasaulē vispār kā krievi, vai ne? Un lai nesāka, un tagad ir tāda lieta, kad nevajag aiztikt tautu, ka tauta nav vainīga. Ir tauta vainīga, tās ir visas muļķības. Vienīgi tā starp lielu tautu un mazu tautu, tā ir starpība. Ja ir mazā latviešu tauta arī vainīga savā, bet ir vainīga tikai savā liktenī. Ir daudzi, visos 50 gadus mēs arī esam vainīgi mūsu liktenī varbūt, bet tikai savā liktenī, bet nevis kāda krievu, vāciešu, amerikāņu liktenī. Bet krievi ir vainojumi nevis savā liktenī, bet arī citu. Arī mūsu tautas liktenī. Vispār jau tā padomi, tā saucamā labošanas darbu sistēma jau vispār bija idiotiska kaut kādu. Merdēja badā, tāpat tev tos vīriešus šajā viet labi, visos tajās lēģeros, un tāpat būs. Mēs zvejojām zīvis uz Ieģisejas, labas zīvis, it kā priekš armijas tas viss bija, vai ne? Un paši arī sēdā. Lai gan zāgā, mēs jau bija tāds likums, kad 200 gramu zīvi tie zvejnieki var ēst tikai, un tad atbrauc speciāli pildmarnieks no milices, no Igarkas, un tas ložņai pa krūvē skatījās vai kaut kur slepeni, nekur ūrus, kur necep zivs. Un tad mūs aizsūtīja pavasarī, sūtīja uz ezeriem. Atšķirībā no Sopočkas un Plahinas, kur zivju zveja deva iespēju pārdzīvot bargās ziemas un nenomirt badā, Šučija un tālie Ziemeļu ezeri solīja badu. Tur ziemeļos gan bija ļoti augsts, bet tad mēs bijām pie zvejas, un tad bija ļoti grūti. Vētras, ka bija sniegputeņi vētras un sals, rokas skatas ar plikām rokām, zvejas, jāsaka, tīklus ņem ārā un zivija kāda tur ir. Izņem to zivi, rokas paliek no mazā pirkstiņa, kas sāk baltas, puse delnas baltas. Izmet zivi ārā uz sniega, no augstuma viņa sastingst uzreiz. Tad iedomājieties, cik augstums.
Mēs tās rokas sildījām pie vēdera, jeb dažreiz pat ūdenī ledainā, tad tas baltās baltums, kas bija rokām nosalns. Tas, saka, atgāja mazliet augstā ūdenī arī. Man dikti, jāsaka, par to izsūtīšanu, šausmīgi jau bija. Un jāsaka, viss, kas pārdzīvots, bet vienu, ko es šitiem, jāsaka, bendēm, kas cik daudz ir, jāsaka, izdarīja ļaunu, ko es nevaru nekad un nekad to es nevaru piedot. Nezaudēt cerības necilvēcīgajos apstākļos palīdzēja kopīgās vakarēšanas, kavējoties atmiņās par mājām, dzimšanas dienu un svētku atzīmēšana, kā arī izlasīto grāmatu pārstāstīšana. Stāstnieka lomu labprāt uzņēmās pusaugu Ilmārs, pārsteigdams ar izlasītā daudzveidību. Ziemas bija garas, un elektrības jau tur jau nemaz nav runas. Jāsaka, petrolija dikti maz bija. Un tad to ziemas vakarus ļoti, ļoti ātri tumšs paliek, un tad mēs visi pa gultām anekdotes stāstījām, un kaut kādus, jāsaka, notikumus, kaut kādus, jāsaka, lasītus gabalus. Es atceros, Ilmārs kaut ko tādu baigu stāstu, tādu notikumu kaut kas, un uzreiz tādā skaļā balsī, atdomanu zelta kāju. Es kādreiz biju ļoti daudz lasījis par bērnībā, ļoti daudz. Un es viens no mīļākajiem rakstniekiem ir Džeks Londons. Un es zinu, ka no Džeka Londona es praktiski esmu daudz ko ieguvis. Toreiz es zināju, ka nevar mūrus, kuru kurināt pie zem kādas eglis apseguši. Kad tu no eglis var uzkrist sniegs, ar ūdenskuru, ko tu iededzinājis ar pēdējo serkociņu. 1947. gada rudenī Ilmārs saņēma priecīgu vēsti. No Latvijas izsūtītie nepilngadīgie jaunieši drīkstēja atgriezties dzimtajā pusē. Prieku aizēnoja vien tas, ka mammai bija jāpaliek Plahinā. Šitā Jēkabpilī ir gājusi ar tādu sarakstu, lai Emīla Knaģa dēls, tas ir es varētu atgriezties te. Tā kā man tēvs bija ļoti populārs, viņš te bija pirmais, jūs ziniet par to man tēvu. Te bija aizsarga dibinātājs un pirmais komandieris bija. Un tā tad man jāpateicās tam, ka es atbraucu pirmo reizi uz Latviju, manai dzimtai pilsētai un manu tēvu piemiņai te. Niko sevišķi es nejūtu, ka es iebraucu Rīgā, jo es nebiju rīdzinieks. Es biju Rīgā bijis, bet es biju Jēkabpilietis. Tad, kad es pēc kādiem mēnešiem iebraucu Jēkabpilī, tad es jūtu, ka es esmu atgriezies. Tad tikai es jūtu, ka es atgriezies esmu dzimtenē vispār. Atgriešanās Jēkabpilī bija slepena un īslaicīga, jo saskaņā ar noteikumiem viņš nedrīkstēja pamest Rīgu, kurā patvērumu viņam sniedza māsa Helēna. Un tad es sāku dzīvot Rīgā. Un, tur bija toreiz tāda lieta, ja kamēr tu nevari dabūt darbu, kamēr tu neesi pierakstīts kaut ko. Un tu tev nepierakst, kamēr tu nestrādā kaut ko. Un tas bija tas apburtais loks, kurā iekļuvu es un visi tādi man līdzīgi iekļuvēja. Veiksme uzsmaidīja Ilmāram vēlreiz, un pateicoties atsaucīgiem cilvēkiem, viņš iekārtojās darbā Rīgā kanalizācijas nodaļā. Salīdzinājumā ar to, ko nācās izbaudīt Sibīrijā, darbs bija pasakaini viegls, kaut netīrs un smirdošs. 1949. gada jūlija beigās Ilmāru apcietināja atkārtoti un atkal izsūtīja. Šoreiz uz Krasnojārskas apgabala ziemeļiem, lielajām komunisma būvēm bija vajadzīgs lēts darba spēks. Bija tāds Poļakovs, leitenants čekists, un viņam pret mani tādu lojālu attiecību bija vispār. Bet viņš pēc viņa diktāta es uzrakstīju tādu krievu valodā, kad tā kā man naudas nav, lūdzu sūtīt ar zeka vagoniem, tā viņš man diktēja. Man jau ļoti veicās, kā vienmēr man veicās, kad es biju tikai 3 cietumos, tas ir
Rīgā, Maskavā un Krasnojarskā, bet bija daudzi, kas ir 7, 8 cietumos bijuši. Un es jau, kad es paņēmu pirmo reizi, man bija 15 gadi, un otrais 49. man bija 23. Bet jā, Maskavā mēs nosēdējām kādu pāris nedēļas, teikam, Krastajā Presņā. Un tad mūs pārveda iesēdināja mūsu ešelonā un pārveda mūs uz Krasnojarsku. Un Krasnojarskā atkal melnā tā čornē Vorona un cietumā. Un tur bija vecs cietums Krasnojarskā tāds diviem korpusiem, viens otrā. Viens, laikam, pirmais bija apkārt 2 stāvi un tiešies ne 3 stāvi. Un tad kādreiz veda mūs pastaigāt pa to iekšējo pagalmu. Un kādreiz arī veda tādā maza augšā bija tāds pagalmiņš rauts, un tur bija augšā dzieliņdrāts, tāda restes. Un, tur mēs karsts bija, vai ne? Un tur bija duši, mēs varējām nomazgāties kādreiz, kā noskatoties, vai ne? Un arī bija tie urki, tie lopītāji bija tur izrakstīti, visi iztatovēti bija no galvas līdz kājām. Pražarka ir tās attotošanās punkts, tas saucamais. Tur uzkar tās vēļu, un tad tās ūtens birst, un ilgs karstums tur ir. Pārtveicētais tvaiks saucamais tur ir. Un tāds ūkas, tad ūtens birst tā kā zirņelēna. Mamma man dzīvoja toreiz Igarkā, no Plaheras sāģis bija pārvest uz Igarku. Bet man izsēdēja Truhanskā. Es kādu mēnesi tur pastrādāju, es braucu uz Igarku pie mammas. Seiners ielūza ledu, un es pa ledu jau gāju kādus vairākus 10 kilometrus uz Igarku. Bet tur bija tāda ziemeļu pārvalde saucamā toreiz Igarkā, kas būvēja dzelzceļu no rietumiem, no Obas uz Eļisēju. Apmēram 3/4 daļa jau bija nobeigta jau, un tad 53. gadā un 53. gadā nomira Staļins, un tad tā celtne tika pārtraukta. Tā bija pēdējā Staļina celtne. Un tad, kad Staļins nomira, uzreiz pārmērījās viss uzreiz. Arī daudz aizbrauca. Viens otrs palika vēl naudas dēļ. Tie, kas palika, tie uzreiz sāka daudz naudas pelnīt. Un mēs vēl nebijām rehabilitēti. Bet mēs sākām pelnīt vairāk no tā, kad Staļins nomira. Mums sāka pieskaitīt tos severnī saucamie ziemeļu piemaksa bija tāda. Dzīvojot Igarkā, Ilmārs izmantoja iespēju turpināt izglītošanos un beidza vakara vidusskolu. Pēc 5 gadiem, kas tika aizvadīti skarbajā ziemeļu pilsētiņā, viņa ceļš veda uz Kansku, kur tāpat kā pēdējos gadus Igarkā, viņš remontēja automobīļu un traktoru dzinējus. Vēlāk mehāniķa prasmes noderēja ģeoloģiskās izpētes ekspedīcijās. Un tad aizbraucam uz Kansku. Kanskā es iestājos ģeoloģijā strādāt, un tā ģeoloģija man ļoti daudz deva arī. Un ģeoloģija toreiz bija, var teikt, kad ja tagad no šodienas skatās, ne no šodienas, bet no tiem, tā viņi ir kā disidenti visi ģeoloģi bija. Ģeoloģi bija izbraukājuši, nevis vienā pilsētā Maskavā, Leņģeradā dzīvojuši. Tur viņi parasti dzīvo tikai ziemā, vai ne? Bet viņi izbraukājas visu Padomju Savienību un krustām šķērsām un ziemeļus dienvidus un redzēja, kā tur dzīvo cilvēki. Un viņiem bija grūti bija, kā sacīt, vatebāst ausī, kā saka. Kardskas rajonā man noņēma no 55. gadā, man noņēma no pēc konventūras. Vēl nebija nekāda rehabilitācija man, bet vienkārši noņēma no spēckonventūras. Tā kā es varēju braukt. Kā varēju braukt? Es varēju braukt. Ko es braukšu te uz Latviju? Es vēl paliku kādu laiku, kādus pāris gadus strādāju tur ģeoloģijā. Diezgan laba alga tur bija.
Un tad es satikos ar savu nākušo sievu. Novembra svētkos tas bija, ja nemaldos, pilda zāle bija. Un es stāvēju pie durvīm, man nebija vairs vietas, vēlāk ienāca. Stāvēju pie durvīm, pat no motora ceha nācis. Man bija tādā spieķotā gundriļā. Un nākošā sieva sēdēja, bija sekretāra, sēdēja uz skatuves, un tad mēs vietru saskatījāmies, un tā mums sākās tā mīlestība. Un tad mēs drīz vien aprecējamies, varbūt arī tā aprecēšanās diezgan ātri notika viena mēneša laikā. Tur bija tādi joki, ka mums diezgan lielas kāzas bija mums, un atbraucis bija galvenais dialogs, un no tas ejus, no nākošā urbuma jau, un atbrauc teien, un atbrauc arī priekšnieks, un nosvēdēm kāzas 2 dienas, un toreiz abi nekur nevarēja dabūt tās noences, vai ne, un tad es aizgāju vienu veikalu, it kā teicu, ka tur būšot. Tiešām gan atveda tieši šnabi, un es tie vietiem, ziniet, atļaujiet man, man soma bija. Un tad man rītā kāzas. Kāzas, davai, svaļba tagad, davai. Tad piedzima, manai Lidijas piedzima meita Inga 70. gadā, un beidza 50. vidusskolu, un aprecējās ar mācītāju Juri Saivaru, kur viņi tagad apdzīvo Ņujorkā. Jau kopš puikas gadiem Ilmāru valdzinājis mežonīgās, neskartās dabas skaistums. Tādēļ arī vēlākos gados jau kopā ar ģimeni un domu biedriem viņš nereiz vien devies turisma pārgājienos un apceļojis Latvijas un Krievijas upes. Mežonīgais turisms, jeb garie pārgājieni ar mugursomu plecos, braucieni ar laivu, nakšņošana teltī un vakari pie ugunskura, tas un arī dabas krāšņums iemūžināts neskaitāmās fotogrāfijās, diapozitīvos, filmās. 70. gados sākumā es brauc ar sievu un meitu kopā, meita vēl maziņa bija. Un tagad meita arī vēl atcerās, tagad jau, ka viņa ir pār pa 50. Viņa ir tādu, labi atcerās visu to turismu, lai gan bija tādas, tā 5 no rīta atmosties un viss nosarmojis ir, vai ne, tilts nosarmojis un lieti kādreiz, un ziniet, kā toreiz bija tās teltes bija tādas, kad lietas gāja cauri, tecēja ūdens. Un bija tādas, kad, piemēram, draudzenē viņa teica, papa, draudzenē tēvs nopirka pat mašīnu, bet labāk jau tā, kad kā mēs ceļojām ar tevi pa ūdeņiem, vai ne, vismaz ir ko atcerēties, un viss ļoti labi bija. Karēlī vairākas reizes esmu bijis, Arkargis apgabalā un Sibīrijā, un par Latvijas un Leņģgradas apgalvājis vairākas reizes izdot, un pa Latviju, Gauja, Venta un visās Pedeza un visas tās mazās upītes. Ir jau, piemēram, tādas lietas, kad ir tādi maršruti, kur tu vari kurā tā laikā beigt to maršrutu un iziet, bet ir tādi, ka tu ej, piemēram, Taibirā. Mēs izbraucām tur vienreiz kādas tikai kājām un ar laivām. Kādi 500 kilometri izgājām. Man neredzēja, pa to laiku neredzēja nevienu helikopteru, nevienu lidmašīnu, vai ne. Un tad tur ir tādi ar ieli akmeņi, tur jānes kādreiz laiva apkārt, kādreiz ir savs upi. Tā karte tev ir, bet tās kartes varbūt ir tās, ziniet, tagad jau tās kartes ļoti labas, bet toreiz bija tāda vairāk uz intuīciju. Viss turisms, visa, kur ir tāda braukšana, vai ne, un tālu no
tādām apzīmām vietām, tas ir saistīts ar zināmu risku vienmēr. Un sevišķi tas ir ziemeļos, vai ne, kur maz apdzīvots ir. Gatavojam uguns, kur zivis ķērām, tas zivis gatavoja zupu kādreiz. Līdzi bija arī visādas, sev teicu, tādas savas gaļa bija. Maltītes pie ugunskura atmiņā palikušas arī Ilmāra turisma ekspedīciju biedram un labam draugam Zigurdam Šlicam. Ilmāram jau patika tā uzstāties. Ko tad kompānija mums pasūtīs tagad? Mēs esam ar Zigi, vai ne ar mani, mēs esam dežurā. Viens saka, pankūks. Jā, būs pankūks. Mēs tagad taisām tās pusdienas vai vakariņas. Bija. Es saku, Ilmār, tu esi pankūks cepis kādreiz? Viņš saka, nē, bet es arī nē. Kādreiz arī. Viņš saka, es esmu redzējis, kā man kundas tur taisa. Es arī esmu redzējis, ka mamma pankūks cep. Un tad mēs salikām galvas kopā. Un uz tās pankūks iznāca tīri labs. Bija tādas biezās, kārtīgs pankūks sanāca. Bija tādi cilvēki ar ģitāriem, vai ne sevišķi, kad lielie tie semināri bija vienmēr kāds ar ģitāri, vai ne, un vairāk ugunskuri bija. Tas bija ļoti interesanti, ļoti skaisti. Es tagad tajā savā baidarkā iekāpt iekšā, bet izkāpt laikam es diezgan vai varētu. Ja man tā īsi un konkrēti jāraksturo, tad es pateiktu tā. Ilmārs ir cilvēks, ar kuru var droši kopā doties izlūkos. 1990. gadā es atkal izkāpu Nāves salas krastā, izpildīt sev pašam doto solījumu, uzlikt krustu šeit bojā gājušajiem, par kuru likteni es toreiz zināju ļoti maz. Krustu darinām no smagām sveķainām priedes brusām 6 metrus garu. Mēs ar laužņiem cērtam granīti cieto sasalušo zemi, kuram ugunskuru atkal kapājam un rokam. Un man neiziet no prāta, ka reiz šinī pašā vietā mūžīgo sasalumu cirta un raka sievietes un bērni, lai būvētu sev zemnīcas un apbedītu mirušos. Toreiz mēs to krustu uzlikām un es aizbraucu uz otru krastu, uz Plahinu, un gribējām tur likt krustu. Mēs divi aizbraucām uz to, un pārējie izgatavoja krustu tādu tur Agapītavā, un tad izmeta to krustu malā. Tur dzīvojušais latviets, Igars, kā dzīvojušais Baranovskis, kas tagad arī miris, teica, ka viņi ir uzstādījuši to krustu. Tad es biju nekādas pazīmes to krastu nebija. Arī no tā krusta, kas pirmā mēs uzlikām to bērza, tāda krusta Plahenā, tas arī bija pazudis. Tad bija sapūs, varbūt nokritis, tā kā to es neatradu arī. Un tas bija pirmais to, ko 88. gadā, tas bija pirmais krusts vispār. Tas bija bērza apmēram kādu metru augstumā. Un tas bija pirmais krusts, latviešu krusts, ko latvieši uzlika tiem izsūtītiem latviešiem tur. Sajūtas jau pirmām kārtām bija pienākums pret savu tautu, saviem tautiešiem. Tad tas bija jādara. Jāsaka tā, kas gan cits, ja nē es. Un toreiz man bija tāda doma. Tā doma man vienmēr bija par to tēvu, kas aizgāja bojā. Es jau zināju pēc tam, ka viņš Vietlāgā gājis bojā. Vietlāgā jau bija tur izsūtīta lielākā daļa. Tur guļ kādi tikai, kādi tuvu pie 3000 vīrieši. Ģimenes galvas tur guļ. Un es domāju, ka Ilmāram arī, un vēl jau vairāk, jo viņš ļoti cienīja savu tēvu, un tas viņam bija tā kā tāds dzīves uzdevums to saglabāt tēvu piemiņu. Un 95. gadā braucām uz to Vietlagu. Uzlikām tur krustu. Sviltis es ņēmu pie lielā krusta, pie Baltie krusti ir tajos meža kapos. Divās, vienu priekš Vietlagu, vienu
tam Ušalagam Saļikavskā. Tas bija tāds tieši tāds emocionāls moments. Man bija tāda sajūta, ka tas tēvs ir tepat blakus. Pārējie taisītas vietas krustam, rāka zemi un tā sapālu, ko taisīja. Bet es cirtu to taisītos krustus. Naktī arī uzlikām krustu, tad krusta pamatām ielikām, arī iztaisījām tādu vedri, ielikām tur tādu bāla traucīju ar vāku, ar zemi Latvijā ņemtu, un virsū uzlikām to bronzas plati, kur bija ierakstīts 3 valodās - latviski, krieviski un angliski. Tā Latvijas pilsoņiem gājušie bojā no Staļina, no komunistiskā terora. Saļikavskā tas krusts stāv, tas pats var redzēt, un tā plīta fotogrāfija var redzēt. Bet Vietlagā viņš ir, stāsta, ka viņš ir nopūsts, viņi uzlikuši citur tur. Un tas krusts ir tiešām cits. Un tā plātā tur vairs nav, tur krievu valodā uzrakstīts ir. Bet nav vairs latviešu, angļu un krievu. Vjatlaga dubļos vairs neatrast tēva pēdējās atdusas vietu, un ziedus var nolikt vien uz mīļotās māmuļu skapa, ar kuru kopā izciests viss izsūtījuma sūrums. Sibīrijā piedzīvoto Ilmārs ir apkopojis grāmatā "Bija tādi laiki", kas izdota 3 valodās – latviešu, krievu un angļu valodā. Bet tā, ja saka, ka grāmata esot labi uzrakstījis, ja es kādam iesaku viņam, tad ne tādēļ, ka es esmu uzrakstījis to. Bet tādēļ, ka tā ir vēsture vienas latviešu daļas, latviešu tautas daļas vēsture. Un tā pašī grāmata, un tāpat veselu romānu varēja uzrakstīt par to grāmatu. No sākuma es rakstīju no rokas. Tad es devu kādai mašīnu rakstītēji, maksāju viņa nodrukāju man, tad es domāju, šito vajadzēja kaut ko priekšā, te es nokapēju, izrieza tās vietas, līmējot, kaut tādas lietas, tādi pekstiņi bija. Un man jau veicās dzīvē vispār, man ļoti veicies arī viss, un es jau smējos, ka man kaut kāds arķeņģelis ir, vai tā mīļam dieviņam droši vien nebija laiks darboties ar vienu tādu šurgulu latviešu puiku, vai ne? Bet kaut kādu erceņģeļu viņš ir piesādījis man, vai ne? Un tā tas ir, vai ne? Es kā otrot nosaukumu ieliku to veiksmīgi cilvēki piedzīvoja. No sākuma es uzrakstījis, domāju, laimīga, bet tad man daugs Ingars Leitis, kas ir vairākas reizes brauca, man viņš saka, nē, vai tu laimīgs, tu nevari teikt tāda. Un tad viņš teica, zinu ko, veiksmīgs tu var teikt. Tad, veiksmīgi cilvēki piedzīvoja. Man tiešām ir. Par ieguldījumu komunistiskā režīma represiju izpētē un nodarījumu publiskošanā 2013. gadā Ilmāram piešķirts Jēkabpils goda pilsoņa tituls, bet vēl 1996. gadā viņš tika apbalvots arī ar 3 zvaigžņu ordeni. Taču īpašu gandarījumu Ilmāram sagādā 2013. gadā pie Knaģu dzimtās mājas Jēkabpilī pilsētas pašvaldības uzstādītā piemiņas plāksne, kas veltīta viņa tēva Emīla Knaģa piemiņai. Tāpat Ilmārs nekad nav aizmirsis arī savus likteņa biedrus un ir viens no Latvijas represēto organizācijas un fonda Sibīrijas bērni dibinātājiem. Fonds nodibinājās 2001. gadā. Fonds nodarbojās tā, sākums bija ar filmām, kad taisīja filmas un katru gadu tika tāpa kāda filma. Pēc būtības tā represēto apvienība, tā Sibīrijas bērni ir pārņēmuši jau pēc būtības daļai lielākoties savā, kā sacīt, aprūpē visu to lietu, jo tie, kas ir tika izsūtīti toreiz, tie vecie, tie jau ir viena daļa ir aizgājuši uz mūžīgiem medību laukiem.
Tieši vienā no politiski represēto apvienības biedru sanākšanām ar Ilmāru sastapās arī represētā jēkabpiliete Skaidrīte Tīns. Bet mēs satikāmies, kā mēs satikāmies, tas vispār bija ļoti interesanti. Nodibinājās politiski represēto klubs, ko vadīja Noskovs. Un tā mēs pienācām pilna zāle. Pirmais, ko Noskovs teica, tagad pieceļamies, ar klusumu brīdi godināsim tos, kas nav atgriezušies. Un pēc tam bija sasaukšanās, jo cilvēki viens otru meklēja. Kas ir bijis tur, vai nezināt tagad, kur dzīvo tādu un tādu. Un tā, es vienreiz atnāku, apsēžos uz tā beņķa. Noskovs tur runā priekšā un uzreiz saka tā, Ilmār, nāc šurp. Knaģi, kur tu tur esi iekritis? Cilvēks, kas sēž man blakus pa labu roku, pieceļās. Es pilnīgi apjuku. Viņš pieceļas un aiziet uz priekšu. Tagad viņš nāk atpakaļ. Es saku, Ilmār, tu mani nepazīsti. Es esmu Skaidrīte. Ai, viņš arī bija tik apjucis, ka mēs blakus sēžam pusstundu un neviens otru nepazīstam. Un no tā brīža, dabiski, ka mēs satikāmies ļoti bieži, viņš tāds stigrība viņam bija raksturā. Viņš piemēram man zvana un saka, tu sveikiņa, kā tu jūties? Es saku, Ilmār, slikti. Man tā nav labi ar sirdi. Nu, ko tu čīksti? Cik tev ir gadu? Tik un tik. Tu esi nodzīvojis līdz 85 vai tur 86 tagad. Tu, ka tev veselība ir laba, tev nav ko sūdzēties. Ilmārs joprojām ir ļoti aktīvs. Viņš piedalās dažādos piemiņas un atceres pasākumos, kā arī kultūras sarīkojumos un dzimtās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Šī zeme, šī māja kā likteņa svari, kur izsvērti mūži un maize un sāls. Ar netīrām kājām te ienāk tu vari, ar netīru sirdi neienāc brāl. Ar netīrām kājām te ienāk tu vari, ar netīru sirdi neienāc brāl. Tos dubļus, ko atnesīs zābaku pāris, tos nomaskās avots, tos aizskalos strauts. Šai mājā kāds šūpuli mazdēlam kāris, te apgulties pašam, zem galēnām ļauts. Šai mājā kāds šūpuli mazdēlam kāris, te apgulties pašam, zem galēnām ļauts. Bet dubļus, tos dubļus, ko atnes ar sirdi, tos izskaldīt nevar, ne cirvis, ne kalns. Un atkāpjas krasti, un ceļi ir šķirti, bet dvēseles slieksnis ir jāpatur valds. Un atkāpjas krasti, un ceļi ir šķirti, bet dvēseles slieksnis ir jāpatur valds. Šī māja no ošiem, no ozoliem cirsta, tās pamatos Gauja un Daugava tek. Uz šūpuļa mana un vectēva šķirsa, 3 zvaigznes un zobens, un lemesis deg. Uz šūpuļa mana un vectēva šķirsa, 3 zvaigznes un zobens, un lemesis deg.
Šī zeme, šī māja kā likteņa svari, kur izsvērti mūži un aize un sāls. Ar netīrām kājām te ienāk tu vari, ar netīru sirdi neienāc brāl. Ar netīrām kājām te ienāk tu vari, ar netīru sirdi neienāc brāl. Starp pasākumiem Ilmāra ikdiena rit mierīgi un rāmi. Neatņemams ikrīta rituāls ir nesteidzīga kafijas malkošana un laikrakstu pāršķirstīšana, sekojot norisēm pilsētā un valstī. Gadu gaitā savākts arī diezgan plašs literatūras krājums. Tā ir bagātība, ar kuru Ilmārs labprāt mēdz dalīties. Bet par skarbo ziemeļu valdzinājumu atgādina no ceļojumiem atvestie suvenīri. Man tie indiāņi vispār ir tādi diezgan tuvu pie sirds, tādēļ, kad saka, kad ir tāda lieta, kad ir bijušās dzīves. Un es tāda teika ir, vai ne, ceļu indiāņiem, laikam, kad cilvēkam ir bijuši vairākas dzīves, ir iepriekšējā dzīve viņš tas ir bijis un tas. Un es varbūt iepriekšējā, man teica kādreiz, ka iepriekšējā dzīvē esot bijis indiāns, Ziemeļamerikas indiāns. Tādēļ varbūt man no bērnības, kad es nezināju vēl, tam visu tuvu tā indiāņu lieta bijis. Kādreiz pat rāvu gaļiem un spalvas un rotāju matus var indiāņiem. Jā. Un vēl agrākā dzīvē esot lācis bijis. Tādēļ varbūt man ļoti patīk lāči. Šitas arī tas ir bez būtības no Magadanas viens uzdāvināja vēl Krievu laiko. Viņš bija Magadanā bijis un tā uzdāvināja tādu lietu. Tā kā tas nav. Vai šitas ir kaut kur Taimerā pirkts vai Duģa, vai Igarkā pie kaut kur tāds. Tas arī tur pirkts, vai ne? Un vēl viena šis tas ir tāds. Šitas ir no Amerikas, tas ir tāds indiāņu. Viņiem katrai savu skaņu atkarās. Tas apmēram, ziniet, kādreiz bija tāda bluvīzeres, jūs ziniet, kas ir bluvīzeres, neziniet. Tas mutes harmonikas. Kādreiz man uzdāvināja, es nezinu, laikam nemācēju spēlēt, bet apmēram tāda princips ir tāds, vai ne, kad tas bija Vācu armijā, laikam diezgan bija attīstīts tāds vai tāda lieta, vai ne. Šitas arī uz tā principa ir, vai ne. Un tad vēl šitāds, tas arī amerikāņi. Amerikāņi ir šitāds. Kaut kā, katrai tautai ir savi tādi specifiski instrumenti, kas varbūt nav citām tautām. Tāpat tiek atlicināts laiks darbam pie otrās grāmatas. Es sarakstos te, un tad es ar skifu lietoju arī, un es to vakar parasti, jo mums ir 7 stundas starpība ar Ņujorku, tad es vakaros 5-6 apmēram runāju kādreiz. Reizi pāris reizes nedēļā ar meitu, ar znotu tur runāju. Neskatoties uz to, ka jau pagājuši 3 gadi, kopš aizsaulē devusies viņa dzīves biedre Lidija, par vientulību Ilmāram nav jāsūdzas. Viņu allaž atceras līdzgaitnieki un draugi. Daudz baltu dieniņu, laimiņa dodi, dižani, ražani, mīlējoti, dižani, ražani, mīlējoti. Mums visiem no Krustpils novada, Ilmāra, tevi mēs kā flagmani uztveram gan sabiedriskajās aktivitātēs, gan patriotiskajā lietā. Un prieks, ka tiekamies pie tevis vārda dienā. Un visa novada vārdā mēs tev novēlam stipru veselību, mūžu garu un tādu pašu gribu, kāda tev līdz šim ir bijusi.
Paldies tev. Paldies. 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 Mūžam, jaunam, mūžam stipram. Paldies. 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 Jā. Lai veselīgi. Pērsties mūžu. Nu, Ilmār, Jā. mēs arī tevi sveicam ar Raibu rudens ziedu pušķi. Paldies, 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 paldies. Nu, sveiks, vecais puika. Kā tev iet? Labi iet. Labi iet. Tā kā Vienmēr labi. Es vienam zvanīju tādu vecu, es saku, kā tev ir, viņš saka, man iet labi, tikai kājas neiet. Nu, pareizi. Tā man daļa. Ilmāriņ, tev sveiciens no Beža. Paldies, paldies. Lai tev laba veselība. Otra tu šot. Divas Mēs no Meža reizes Mēs no Meža tikko braucam. Jā? Un šitās arī. Paldies. Nu, Ilmār, Viesītes meitenes tev sūta mīļus, jo mīļus sveicienus. Paldies, paldies. Turies kā vīrs, Jo, tāpat kā tu līdz šim esi turējies, jā. Paldies, Tāda paldies. tālāk arī uz priekšu, nu, un te nāk rudens, jābūt mums stipriem, Jā, noteikti. veseliem, Noteikti. un lai viss ir labi. Paldies, Labi. paldies. Paldies, Bučarī. paldies. Paldies, paldies. Mīļi sveicieni. Mana jaunākā grāmata. Tā ir par vienu jaunu sievieti, un izlasi, un tad tu zinās, ka arī jaunas sievietes un smukas skapļos jau slēp skeletus. Visas sievietes ir smukas. Un slēp skeletus, jā. Un šitā tev ir rozīte, 7 mazi ziediņi. Paldies, paldies, paldies. Ja tu iestādīsi zemē, tad tev nākamgad būs daudz ziedu. To es stādīšu Un viņu. šitā tas saldākie dzīvīte. Oi, paldies, 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 paldies. Ilmārs ir dzīves, gudrs cilvēks, ļoti vienkāršs, ļoti saprotošs un arī ļoti vispusīgs. Un arī ļoti patīk tas, ka viņam ir tāds ļoti veselīga tāda pašironija, humors. Un arī, ka viņš arī tādas ļoti pat tādas traģiskas lietas viņš prot pasniegt tā ļoti vienkārši. Un tās, kā saka, netaisa no tā kaut kādas milzīgas tādas šausmas. Kaut Ilmāra liktenis cieši savijies ar tumšākajām lapusēm latviešu tautas vēsturē, tas nav spējis salauzt viņa garu un izdzēst cilvēcību. Jaunības spīds un lielā mērā arī veiksme ļāvuši pārdzīvot grūtības, kas rūdījušas raksturu. Nepiedošu tiem, kas ir kaut ko nodarījis. Kādēļ man jāpiedietos? Varbūt es neesmu pietiekuši labs kristietis, bet es nedomāju piedot nekādam. Un es varu sevi un par savu tēvu piedot, kas ir nogalināts, vai ne? Un es zinu, kādos apstākļos viss tas notika tur apmēram. Mēs tagad daudz to zinām. Un piedot kaut ko nenāk ne prātā. Ne viss varbūt ir pateikts, ko es domāju pateikt. Daudz kas palicis aiz kadra, un ne viss ir tāds, ko es gribētu atcerēties. Ir jau tādas lietas, kas varbūt ir negribas atcerēties, nekāds eņģelis es neesmu bijis dzīvē arī, vai ne? Bet, kādreiz mans tēvs teica, varbūt tas nebija tīri viņas domas, jo tagad ir grūti mūsu laikos kaut ko pateikt. Vienmēr tas ir laikam bijis grūti, kad kaut ko pateikt jaunu, to, kas kāds jau nav teicis, vai ne? Un kādreiz mans tēvs, es atceros, ka viņš diezgan daudz man runāja, stāstīja, sevišķi pēdējā gadā ar mani par savām karagaitām, un tad viņš izteicās tā apmēram, kad ja katrs cilvēks domātu par to, pie kā novedīs viņa nākošais solis, pie kā atbalsosies viņa nākošais solis, viņa pēcnācēja dzīvē. Tad, laikam, nebūtu ni kāri, nebūtu nekas, nebūtu tās šausmas, kas notika kādreiz, un vēl tās šausmas, kas ar viņu paši notika. Viņš toreiz vēl nezināja. Bija tāda laika.